Mūsu projekts saucās Sperm Free, un tas ir vērsts uz neauglības izpēti, kuri kļūsi mūsu laikos ļoti aktuāla problēma. 15% pāru saskarās ar neauglību, un ja mēs salīdzinām ar vienu no izplatītākām slimībām cukura diabēts, ar to Eiropas reģionā saskarās apmēram tikai 12% cilvēku. Un pusē no neauglības gadījumiem iemesls ir vīriešu faktors, jeb slikta spermas kvalitāte. Savukārt 10% no neauglīgiem vīriešiem ir ļoti smaga neauglība, kad spermā vispār nav spermadzītes. Un mēs īsti nezinām lielākā gadījumā iemeslus, un līdz ar to nezinām, kā viņus pareizi ārstēt. Šiem vīriešiem mēs veicam ķirurģisku iejaukšanos, sēknieku biopsijas, un mēs sēkniekos mēģinam atrast operācijas laikā spermadzītes, kuras pēc tam izmantot mākslīgā apaugļošanā. Bet pusē gadījumu mēs neatrodam spermadzītes, līdz ar to pusē gadījumu vīriešiem šī operācija ir veikta veltīgi. Un projekts ir vērsts uz to, ka vīriešu spermā iekulātā mēs analizēsim DNS daļiņas ar domu, lai spētu prognozēt, kuriem vīriešiem mēs atradīsim spermadzītes un kuriem neatradīsim, kuriem ir jēga veikt šo procedūru un kuriem nebūs jēga veikt šo procedūru. Tādējādi uzlabojot neauglības diagnostiku un neauglības ārstēšanu. Mēs sākam ar to, ka vīrietis nodod spermu. Tātad neinvazīva procedūra, nekas sāpīgs. Tālāk no šīs spermas šķidruma, to apstrādājot, mēs izdalām DNS, kas ir ģenētiskais materiāls. Tālāk šis DNS tiek sekancēts. Ko tas nozīmē? Būtībā, ka tas ir DNS, mēs neredzam vizuāli to. Mums to vajag palaist cauri aparatūru, un tad datorā mēs redzam, kas tiešām tie burtiņi ir. Bet tie ir tikai burtiņi. Un kas mums ir jāizdara, mums ir jāpielieto konkrētas kalkulācijas, algoritmi, lai mēs to visu izanalizētu un beigās nonāktu pie tās atbildes šim vīrietim. Ir jēga taisīt konkrētas invazīvas, sāpīgas procedūras, lai atrastu tās spermas šūnas vai nav. Jo mūsu mērķis ir tieši tas pateikt, būs, nebūs. Un ar šīm kalkulācijām, ar šo algoritmu, to mēs arī mēģinam izdarīt. Alternatīvi mēs turpinām piesaistīt pacientus, jo vairāk pacientu ir, jo vairāk ir šo paraugu, jo precīzāks paliek algoritms. Šis projekts ir vērsts uz personalizētu medicīnu. Ko tas nozīmē, ir tas, ka daudzkārt precīzāk identificēt pacientus, kuriem konkrētā ārstēšanas vai diagnostikas rīks būtu vispiemērotākais un visefektīvākais. Ko padara šis personalizētais rīks, ir kopumā tas samazina izmaksas gan konkrētam pacientam, gan arī, protams, ir arī iegūms arī veselības ekonomikai.